Šajā video es pastāstīšu par tumsu, par tumsonību. Kas tas ir, kā to saprast, ar ko to ēst vai neēst. Visi daudz ir dzirdējuši par tumsu, kas ar to ir saistīts, gaisma, tumsa un tā tālāk. Un ļoti daudziem no šiem cilvēkiem vispār nav skaidrības saprašana, kas tas vispār ir. Vai tas, ko viņi tur min, tā ir tumsa, varbūt nav tumsa. Un ir svarīgi izprast vispār šo būtību, lai neuzķertos uz kaut kādiem dažādiem šiem iemestajiem sociumā, tā saucamajiem info vīrusiem, programmām, uz kuru viņi paķerās, uzmanība nosperta un aiziet. Cilvēks sāk kaut ko tur klīdināties tajā visā tajā labirintā, kurš priekš viņa ir speciāli uzbūvēts un no viņa izlīst nevar, un sāk darīt to, ko patiesībā arī gribēja, lai viņš dara. Maldās, tur spēlējās, ilūzijā, līdinās, peldās. Un principā viņš arī kļūst par tumsas darbinieku, jo ja viņš sāk izplatīt riņķi informāciju, kurai nav nekāda patiesība, tas ir izdoma, tad principā tādu cilvēku mēs varam saukt par tumsoni. Tas ir viens, kā agrāk bija tumsoņi, tumsas laikmets, par tumsoni un par tumsas darbinieku. Kaut kāds piemērs vajadzīgs, jā, lai jūs saprastu. Vēsturiski mums ir atnākusi informācija, ka lūk, tā saucamā reliģija, kā viņi agrāk izturējās pret dažādiem zinātniekiem, tur alķīmiķiem, un tādiem, kuri kaut ko mēģināja saprast, tie, kas mēģināja iedziļināties, kuri saprata to, ka tā klasiskā reliģija, tas nav tikai vienīgi atbildi, ja, ka tas īstenībā ir pavērdzināšanas kontrolas mehānismus. Viņi caur saviem intereses kanāliem mēģināja izprast šo būtību, saprast to pašu radītāju kodo, atrast, ja, filozofijas saknē tā saucamo. Un ko reliģija, kādā vārdā reliģija dēvēja šādus cilvēkus? Par tumsoņiem, par dēmoniem, dēmonu apsēstiem un tā tālāk, un viņus medīja, galināja, dedzināja uz sārtiem un tā tālāk. Jautājums, kas tad ir tā gaisma un kas ir tumsa? Šādā rakursā skatoties. Gaisma, sanāk, ir tas, kurš apgaismo, izgaismo, parāda, kā viss reāli strādā, meklē kaut kādus atbildes uz, teiksim, kā var kaut kādu tehnoloģiju uzbūvēt, teiksim, internets, viss, kas mums ir, automašīnas, kuras pārvietojas lidaparāti, ar kuriem mēs varam ātri šķersot no vienas vietas uz otru, tas viss ir gaisma, ja? Tas zinātniskais pasākums, kas pie tā ir novedis. Tā pati lasīt prasme, rakstīt prasme, ja? Viss tas, kas attīsta, virzās, tā ir gaisma. Tumsonība ir viss tas, kas sanāk, kas šo zinātni, ja? Kas viņu grib iznīcināt. Šeit tagad es zinu, ka daudzi sāks komentēt par tiem visiem mākslīgo intelektu, digitālo naudu, visiem tam cilvēka tam tehnoloģijām, ko viņi grib ieštelēt cilvēkā. Kā, lūk, ja mēs ņemam zinātni, tad tas, uz kuru viņi tagad virzās, jā, tad principā tas tā kā ir tumsonība, ka mēs no cilvēka vairs nekas nepaliks. Es negribu neko te aizsargāt, es negribu teikt, kas ir pareizi, kas nav pareizi. Es vienkārši analizēju tā kā tāds analītiķis, skatos situāciju, skatos, kas vienmēr ir bijis tumsonība. Ja mēs vērtējam no reliģijas viedokļa, kā viņi agrāk, teiksim, progresu uz to visu skatījās, tad vienmēr tas tika saukts par tumsonību. Kad zirgi nomainīja, kad mašīna sāka mainīt zirgus, jā, visi, kas bija pieraduši pie zirgiem, viņi tos mašīnas sauc par tumsonību, kaut kādu pretību, kaut kādu dēmonisko pasākumu, jā, tur. Kad parādījās pirmie vilcieni, vajag vilcieni arī dūmi tika ar sātanu, tur asociētus un viss šitais. Un visdrīzākais arī kaut kas šajā rakursā mums arī ir, jā, un loģiski, ka es tā kā esošās pasaules pārstāvs, cilvēciskais, viss šitais man arī tas nav. Es negribu, lai cilvēks tur savu integrē iekšā digitāli, jā, un no cilvēka pazūd. Bet es atkal nezinu, kas mēs īstenībā esam. Ka varbūt kādreiz mēs arī esam nokļuvuši līdz tur, kur mēs tagad esam integrējot sevī kaut kādus tur gēnus, kaut kādas tur izmaiņas, ka mēs jau sen esam entās reizes integrēti, mainīti, transformēti un tā tālāk. Es nezinu, varbūt, ka tā arī ir. Jā, ka tas ir tāds eksperiments. Lūk, un šeit atkal, kas ir tumsonība? Jā, ļoti grūti saprast, ja tu skaties ļoti šauri no kaut kāda viena skatu punktiņa. Un, kā jau es teicu, pieņemsim,
ja, ar ierocis, nazis, tā ir tumsonība vai tā ir gaisma. Ja tu ar nazi kādu nogalini, no viena rakursa, teiksim, ja ir nazi un kādu nogalini, tumsonība, ja, tumsa, ļaunums it kā. Ja tu nogalini aizsargājot, teiksim, vājos, kuri un tu nāk kaut kāds tur varmāka, kurš viņus grib iznīcināt un tu ar pašu nazi nogalini, tad tā ir tumsa, jeb jau gaisma, to esi tā kā gaismas sargs aizstāvis. Vai ar nazi tu, pieņemsim, izgravē no koka kaut kādas figūriņas, gaisma. Vai ar nazi tur galini kaut ko tumsa. Ja? Viss tā ir relatīvi nosacīta tikai no tā, no kāda skatu punkta skatās, cik daudz cilvēku un plaši viņš spēja vispār analizēt, izvērtēt, cik viņš pats ir attīstījies. Un līdz ar to katrs tā kā skatās no tā sava kaut kādas tās prizmiņas, jeb attīstības pakāpes, un tas, kas vienā sākotnējā fāzē var likties, ka tumsa, nākamajā fāzē tas pilnīgi var būt kardināli, tu jau redz, ka tas īstenībā nav tumsa, ka tas ir gaisma, tas pats ar visiem demoniņiem, ja, kas tur strādā, tur darbojās, viņu izteiktā rīcība, darbība principā tiek vērtēta kā tumsa, kad aiziet jau līdz tam radītājam, līdz radītāja tam līmenim, kā viņš uz to izskatās, viņi pilda kaut kādu darbu, kuru gaisma, ja, tā saucamie gaišie, nevar pildīt, jo tas neatbilst viņu tām vibrācijām. Līdz ar to tie tumšie tur ārdās, teiksim, mēģina tā kā vēl sūknēt, lai jūtās, teiksim, ja kaut kādi viņi pie kaut kā piesūknējušies, pie kaut kādas, teiksim, cilvēki, ja, un cilvēks jūtās sūdīgi, viņš kaut kādas sliktas lietas dara, ar domu, teiksim, lai tas cilvēks pēc kāda laika pats sagrib mainīties, attīstīties, un viņš to negribētu, ja tas neradītu viņam diskomfortu, tad diskomforts sanāk radīt tie demoniņi. Un tas ir viņu darbs uzdevums. Un tad jautājums, viņi ir tumsa, vai viņi ir gaisma, vai viņi ir kaut kas nesaprotams, neitrāls. Un, ja mēs paņemam vispār visu kopistiski, visu šito mehānismu, kā šeit ir, ar visu, kas viņā ir salādēts iekšā, kas tas ir? Tas ir tumsa, vai tā ir gaisma, vai tas ir kaut kas neitrāls? Jā, mēs nevaram atrast vienu konkrētu atbildi. Mēs varam izvērtēt tikai labs, slikts, kaut kādu paņemot konkrēti izraujot kaut kādu kontekstu vienu maziņu. Ja mēs ņemam visu, mēs vairs nevaram identificēt labs vai slikts, jo nav skaidrs, nav saprotams, tas vienkārši ir un viss. Un jā, un tad tumsa, gaisma un viss šitais, tas ir tik nosacīts jēdziens, skatoties no kādas puses, kā cilvēks uz to skatās, kur viņš atrodas, kāpēc viņš tieši to vērtē. Vēl ziniet, kas tur ir daudz, kur cilvēks tādā veidā kompensē kaut kādas savas problēmas dzīvē, un viņš atrod savu ienaidnieku, un šo ienaidnieku sāk saukt par tumšo, jo vajag novērsties no tā, kas ir pašam, uz kaut ko ārējo, un ar to ārējo cīnīties, izdomāt ir daudzreiz vieglāk nekā risināt savas lietas, savas problēmas, jo tur sāp, tur tu esi varonis, tu kaut ko labu dari. Un tad tā varonība, tā sāpe kompensē varonība. Un tad nejūtot sāpes, jūtot varonību, tu tā kā aizēji prom no tām sāpītēm, kuras to patiesībā ir. Šādi vēl daudziem izpaužās visi šitie pasākumi, un tieši tāpēc viņiem, ja, vajag grūti saprast, kāpēc, teiksim, kaut ko viņš asociē ar tumsu vai kaut ko tā. Un jo vairāk cilvēks attīstās, jo viņš vairāk tā kā apzinās, plašāks savā redzeslokā paliek, viņam sāk atkrist vispār tumsa, gaisma, viņš vienkārši skatās uz procesiem kā uz pašu procesu, nedodot viņam nosaukumu, kādā kategorijā viņš tiek iedalīts. Viņam ir interesanti izprast vienkārši lietu būtību, kāpēc tas process tieši šādi strādā. Ja, tādā veidā tas jau ir zinātniskais prāts, viņš mēģina izprast, nevis saprast, kāds viņš ir, bet izprast, kā viņš strādā, priekš kā viņš iedarās visā kopistiskajā lielajā tajā mehānismā. Un tā ir attīstība, un tas ir pareizais vispār pasaules uztveres veids, līmenis, kā tos visus skaties. Un tad to tumsa pazūd. Un tad tu kļūsti kas? Gaismas nesējs. Kāpēc? Tāpēc, ka tu vairs nevērtē tumšs, gaišs. Ja tu vērtē, koncentrēties uz tumsu, tu principā tā kā karo, tu savā ziņā radi šo visu mutuli, un tu, ko tu nes, gan viens, gan otrs nes principā tumsu, jo tā ir tas viss koncentrācijā, teiksim, tumsa koncentrējās uz gaišajiem, un tu grib cīnīties, iznīcināt, gaišie koncentrējās uz tumšajiem, grib arī viņus ierobežot, iznīcināt, cīnīties, rodas kas? Agresija, cīņa, karš. Karš rada ciešanas, viss šito, tātad viņi abi divi principā ir tumsas tajā spēles laukumiņā. Cilvēks pakāpjot uz augšu, viņš necīnās, viņš vienkārši viņam ir interesantāk, kāpēc vispār tur tas viss notiek. Un viņš jau plašāk, dziļāk jau to visu skatās vērtām, pilnīgi savādāk uz visu skatās.
viņam nav neviens jāglābj, viņš saprot, ka ja jau tas notiek, tātad tam vajadzētu kaut kādā veidā šeit iekļauties šajā kopistiskajā mehānismā, vienkārši es vēl nesaprotu, ja, kā tas tieši iekļaujās, un viņš sāk mēģināt meklēt tās atbildes, lai izprastu vispār kopistiski. Izprotot visu kopistisko spēli, viņš saprot, kur iederās tajā spēlē viņš, ja, un tā ir tā attīstība. Un tur ir pazūd tas baltais melnais. Masoniskie, ja daudz tur, teiksim, es neesmu nekāds masons, neesmu nekad bijis nekāds šajā dzīvē. Iepriekšējās esmu bijis, to zinu, jā. Bet viņiem arī ir balts, melns, šaha galds, teiksim, saule, mēnesis. Tas arī ir stihijas, tas arī ir tā kā te viss mainās cikliski. Jā, jāsaprot, ka daba vienkārši tā ir iekārtota, tā ir tā kustība vispār. Visa ir labs laiks, slikts laiks, jā. Griešanās. Ja tas nebūtu, tad vienkārši mehānisms apstātos, pulkstens nestrādātu, laiks neritētu. Un lūk, viņi to visu saprot, un viņi to visu zīmē, ka tu ej caur balto melno, un apzinies, beigās tu tur kāp pa tām kāpnēm, no kāpnēm tu vairāk tā kā redzesleņķis palielinās, lai redzot plašāk, tātad tā jau rodas kopistiskā aina, tu vairs neesi tikai uz vienu lauciņu, tu redzi visus lauciņus, saproti, kas tā par spēli ir, jā, un sanāk lielāka izpratne, un tev sāk pazust šis baltais melnais, jā. Tu tuvinies tur uz augšu, un saproti tehnoloģiski zinātnieks viss šitais pasākums. Lūk, tāds video, jā. Tā kā attīstamies, virzamies, jā, virzoties uz augšu, un kādā brīdī pazūd iedalījums. Es zinu, ka ir, teiksim, iespējams tādi apziņas prāti, ārpus mūsu fiziskā, jā, tur, kur smalkajos, kas dzīvo, viņam vispār nav jēdziens labs, slikts. Viņam labs, slikts ietver divus punktiņus, labs, slikts punktiņš. Viņam ir viss tas, kas ir starp labu un slikto, tas tā kā viss iespējamais, viņi visu to skata kopistiski. Kā tu to var nosaukt? Un uz lietu skatās viss kopistiski. Kā tu var nosaukt kaut ko par labu, sliktu? Tu vienkārši šitais lauks, kur mēs skatāmies, lai viņš darbotos, viņai jābūt labam, sliktam. Kaut kā tā. Un mēs atkal varam, ko mēs gribam iepazīt. Mēs varam būt ellē, sliktajā dzīvot, mēs varam būt labajā paradīzē, šeit pat uz zemes, nekur citur. Mēs nepiedzīvojam šo stāvokli, šeit mēs tas visu piedzīvojam. Un attiecīgi, loģiski, ka tu grēko, tad tev ir emocionāli visi šitie pasākumi, tu blablabla, un tu tev ir ellē, jā, šeit uz zemes sajūtās tavās un riņķī sāk notikt, tu visādi tur. Esi pretējās, jā, tu paradīze šeit izjūti. Lūk, atkal šāds princips. Rudens, drīz būs ziema, un tad atkal pavasaris, un tad atkal vasara, un tā cikli non-stop, kamēr mēs nesam savos avatāriņos un varam piedzīvot šeit šos ciklus. Vai arī aizdoties kaut kur uz kaut kādu ASV uz Floridu, vai kaut kur uz šo joslu, jā, kur visu laiku tikai vasara, un tad mums nav šie cikli, mēs esam visu laiku vasarā. Tā arī var. Visas iespējas, lūdzu, visu kaut ko, viss priekš jums šeit uz zemes, priekš mums ir radīts, lai mēs varam piedzīvot visu. Bet ja mēs iekapsulējamies šeit, kaut kādā teritorijā, un sevi, savu avatāriņu nevizinam riņķī, negūstam šos iespējas, mēs nezinām, ka tā var. Un šī jau ir tumsonība, jo mēs pēc sevis, pēc saviem šidiem, ja pēc sevis esošajā teritorijā kaut kādiem uzskatiem, kas mūsos ielādēs, mēs uzskatām, ka tur, kur ir visu laiku silts, ka viņam ar tāpat ir jādomā, kā mēs domājam. Tur tā nedomā. Viņam nav problēmas tur ar silto ūdeni, saule silda visu. Nav problēmas ar ziemas riepām, kādām sniegu avārijām no tā visa, jā, tīrītas, netīrītas ielas, tur nav nekas tāds. Līdz ar to, ja tu to visu šeit piedzīvo, tātad tu to gribi piedzīvot. Un tātad tev katru gadu būtu sašutušam par to, ka te kāds nav kaut ko satīrījis. Pilnīgs absurds. Kāds to arī padomā. Ok, labi, viss beidzu. Tev bija Salants, tikamies no nākamais video. Čau!